Es šobrīd atrodos Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā un turpinu stāstu sēriju par vilces ritošo sastāvu. Iepriekš galvenokārt esmu stāstījis par tvaika lokomotīviem, taču to ērai loģiski bija jāpienāk galam un, protams, bija jāatrod kāds aizvietotājs. Pirmkārt, sekmīgs aizvietotājs, un tās izrādījās dīzeļlokomotīvas vismaz tajās dzelzceļa līnijās, kuras nebija elektrificētas. Arī Latvijā elektrifikācija joprojām nav pārāk izplatīta, un, protams, kravu pārvadājumos bija nepieciešams jaudīgs vilces ritošais sastāvs. Pirmais, kas aizstāja tvaika lokomotīvas maģistrālajās dzelzceļa līnijās, bija šīs TE3 sērijas dīzeļlokomotīvas, kuru ražošanas pirmsākumi faktiski jau aizsākās 1953. gadā, bet Latvijā tās nonāca pagājušajā gadsimta, faktiski 60. gadu beigās pirmās, bet galvenokārt 70. gados. Un tas tad arī bija šis te pagrieziena punkts. Kā jau tehnikai, kas tika ražota bijušajā Padomju Savienībā, te ir savi plusi, bet, protams, ir diezgan daudz arī dažādi mīnusi. Lokomotīvas sākumā ne īpaši labi brauca, tomēr laika gaitā iestrādājās. Arī vilciena vadītāji, mašīnisti, arī tiem bija jāpierod pie šāda tipa tehnikas, bet jau 70. gados tās sāka faktiski dominēt Latvijas sliežu ceļos. Ar šo lokomotīvu ienākšanu Latvijā saistās vēl viens interesants moments, proti Daugavpilī jau cara gados izveidotajās dzelzceļa darbnīcās, kas Latvijas Republikas laikā starpkara periodā kļuva par vadošajām ritošā sastāva dzelzceļa darbnīcām Latvijā. Tās Padomju Savienības pirmajos okupācijas gados nodarbojas ar tvaika lokomotīvu remontu, bet parādoties šādam vilces līdzekļiem, tās arī tika pārprofilētas un faktiski kļuva par visā Eiropas austrumu daļā galvenajām darbnīcām, kurās tika veikts šo lokomotīvu kapitālais remonts, pie tam tādos apjomos, par kādiem varbūt pat var pabrīnīties, jo gada laikā pilnībā tika izjauktas un saliktas aptuveni 900 šādas ritošā sastāva vienības. Latvijā tīri Latvijas dzelzceļš, un toreiz bija Baltijas dzelzceļš, kurā Latvijas dzelzceļa bija 3 nodaļas, gan Daugavpils, gan Rīgas nodaļā kravas pārvadājumi arī tika veikts faktiski galvenokārt ar šādu T3 tipa lokomotīvēm, kurām ir viena diezgan interesanta detaļa, ja tā varētu teikt, galvenā detaļa, tas ir dzinējs, kurš ir aizgūts no Amerikas Savienotajās valstīs izgudrotā dzinēja, un Fairbank Morse firma to arī ražoja, sākot no pagājušā gadsimta 30. gadiem. Galvenokārt gan zemūdeņu vajadzībām Otrā pasaules kara gados aptuveni pusi no visas ASV flotes tika apgādāts līdzīgiem dzinējiem, kāds atrodas uz šīs lokomotīvas. Padomju versijā to sauc par 2D100, kura attīstība tālāk jau kā 10D100 variants tika izmantots citām nākamās paaudzes T10 sērijas lokomotīvēm. Un tās joprojām atrodas eksploatācijā. Latvijā mēs viņas tās vairs neizmantojam, bet vismaz 8 valstīs joprojām tāda tipa lokomotīvas tiek izmantotas ar šiem te ASV izgudrotajiem dzinējiem. Latvijā T3 sērijas lokomotīvu, teiksim, mūža gals pienāca līdz ar PSRS sabrukumu, tad jau parādījās arī pie mums 2 T10 sērijas lokomotīvas, un šīs te tika noliktas rezervē. 1991. gads bija pēdējais, kad tās tika izmantotas satiksmē. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja rīcībā šī lokomotīva nonāca jau 1994. gadā, un kā diezgan spilgts sava laika liecinieks joprojām ir apskatāma atšķirībā no savām māsām, kuras ir nodotas metāla užņos. Noteikti varat atnākt uz muzeju, paskatīties, un, ja pieteiksiet ekskursiju vai arī piedalīsieties akcijā Iekāpt vilcienā, tad mēs varēsim te iekāpt un paskatīties, kāds tad izskatās tas leģendārais dzinējs un kādi
Nu, es teiktu, nekomforta apstākļi bija pirmo dīzeļu lokomotīvu vadītājiem tiks piedāvāti.